Ja arī tu esi aizdomājies, kā neapstāties pie saviem mērķiem, kādēļ, ja tu izvirzīji, ja tu vēlies kaut ko izdarīt, kādu uzdevumu, kādu mērķi sasniegt, kādēļ mēs apstājamies, kādēļ mēs neturpinam to darīt, kā noturēties pie savām, pie uzņemtā kursa, kas ir tā mazais milimetrs, kas attur mūs no rezultātiem, tad skaties tālāk šo video. Mans vārds ir Edmunds, es esmu plaša profila programmētājs, un tas, kas mani patiešām aizrauj, ir šīs mazās 1 milimetra izmaiņas, kā izmainīt lietas kaut ko sistēmā, lai mēs varam sasniegt savus rezultātus. Šajā video skatīsimies par to, kādā veidā un kas ir tās prāta programmas, kas mūs attur no kaut kādu uzdevumu sasniegšanas, no rezultātu iegūšanas, un varbūt, ja tu esi pazīstams ar Antoniju Robinsu, tad ne personīgi pazīstams, varbūt, ka tu esi personīgi pazīstams, bet, ja tu esi skatījies kādus no viņa video, tad tu esi redzējis to, ka Antonijs Robins ļoti bieži saka, kad būtībā ļoti bieži mums ir 1 milimetrs, viena maza izmaiņa, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir jāizmaina, lai mēs sasniegtu to, ko mēs vēlamies. Vai arī reizēm Antonijs Robins arī saka to, ka ja mums ir nosprausts mērķis, ja mēs darām kaut kādas darbības un mēs joprojām nesasniedzam rezultātu, tad mūsos kaut kur iekšā ir kaut kāds errors, kaut kāda kļūda, ja? Tad kaut kas ir tas, kas mums ir konflikts kaut kāds, ka kaut kas iet pretrunā to, un mums šis iekšējais konflikts ir jāatrisina. Par to arī būs šis video, par iekšējām pārliecībām, vai arī tu reizēm varbūt esi dzirdējis, kad saka, ka viss jau ir galvā, viss ir galvā, par to, kas ir galvā. Tad šoreiz mēs arī runāsim, un tāda sistēmiska pieeja tam, kādā veidā mēs ar šīm lietām varam strādāt un kā mēs ar viņām varam tikt galā. Iesāksim ar to, kas tad īsti ir tajā mūsu galvā. Un šim nolūkam es šajā reizē esmu nolēmis, kad ir jāizveido, kad ir jāparāda jums tāds rasējums. Rasējums, un es domāju, ka, ja mēs runājam par sistēmisku pieeju, tad mums ir jābūt rasējumam, jābūt zīmējumam, kā tā sistēma viss mūsu kopumā darbojās. Iesākās ar ko? Esam mēs, mēs esam, jā, mēs esam mēs, kas mēs kaut ko gribam, un mēs gribam kaut kādu, ko mēs gribam? Mēs gribam kaut kādu rezultātu, un tad liekas ļoti, ļoti vienkārši, jā, esmu es, un tad mums ir jāiet uz mērķi, ja? Reizēm saka, mums ir jāvirzās uz savu mērķi, ja tu nevari iet, tad te vismaz guli mērķi virzienā un vēl visu kaut kādas lietas. Izklausās ļoti skaisti, izklausās ļoti motivējoši, bet mēs visi zinām, un es domāju, ka arī tu esi gana bieži saskāries ar to, ka tas nepalīdz, ka tas nekādā veidā nepalīdz, tas neatrisina to jautājumu, tieši tāpēc šeit Edmunds nāk ar savu sistēmisko schēmotāju, ja, schēmotājs, draugi man uzdāvināja šādu krūzīti, schēmotāju pieeju, un par šo pieeju es pavisam nesen izlasīju kādā grāmatā, es vēl grāmatu es patiesībā palīdzu lasīt, bet tā ir tēma, kas man ārkārtīgi interesē, tas ir neirolingvistiskā programmēšana, NLP. Tad, ja tu baidies, ka tevi nozombēs vai vēl kaut kā, tad mūc slapti ar šo video neskaties tālāk. Ja tu gribi uzzināt mazliet vairāk par NLP, kā tas darbojās un kāda ir tā sistēmiskā pieeja no NLP skatu punkta, tad turpini skatīties uz šo. Un, jā, bez maksas tramvajā neviens no jums neiemācīsies braukt skatoties šo video, un patiesībā NLP nav par to. Ja nu arī šādi cilvēki mums šobrīd skatās un turpina skatīties. Visi pārējie, kas turpina skatīties šo video, turpinam skatīties. Tātad uzzinājiet šo es kādā no grāmatām, Roberta Dilts grāmata, ja nekļūdos, par valodas maģiju, par mēles veiklību, par to, kā pārvarēt kaut kādas ierobežojušas pārliecības savas un citas vienkārši sarunas veidā. Saiti uz grāmatu, informāciju par šo grāmatu meklē kaut kur zem šī video aprakstā. Lūk, atgriežoties pie šī modeļa, tad esam mēs, ir rezultāts, ko mēs gribam sasniegt, un šo modeli šajā grāmatā es ieraudzīju. Bet tas, kas patiesībā vēl visam pa vidu, mums ir jādara kaut kādas darbības, mums ir kaut kas jādara. Reizēm saka, jā, kad tu uzzīmē tur tos vision boardus, skaties, meditē uz viņa, domā labas domas un visums tev iedos. Nu, nedos jums visums neko. Arī tie cilvēkiem, kam iedot, es nesaku, ka tie dēļi nedarbojās. Viņi ļoti labi darbojās, rekomendē pat lejā viens tāds dēls ir, bet viņi darbojās savādāk.
Bet ir arī kaut kas, kā tu redzi, ja šajā video skaties šodien te kaut kur sanāk, ja, kad ir kaut kas arī jāizdara, lai tas rezultāts būtu, ir kaut kādas darbības ir jāveic. Lai es nonāktu pie darbībām, man ir jāzina, ko darīt. Man ir vajadzīgs kaut kāds plāns, man jābūt kaut kādām darbības secībām. Jābūt kaut kādam plānam, kaut kādam mehānikai, kaut kādam skaidrām instrukcijām, ko darīt. Vai nu manas skaidrās instrukcijas var būt arī intuīcija vienkārši. Ja, mēs varam sekot savu intuīcijai un tās lietas izdarīt. Un, lai mēs zinām, ko mums vajag darīt. Mums ir plāns, mums ir darbības, bet mums ir jānoiet kaut kāds ceļš, ir jāpaveic, kaut kāds apjoms ir jāveic ar darbībām. Ja, varbūt tā ir viena reize, bet arī tad tas ir apjoms, mums jānoiet kaut kāds ceļš, lai nonāktu līdz tam rezultātam. Respektīvi, man ir darbība plāns, man ir jādara kaut kādas darbības, es viņas darīšu, man ir jāizdara viņas noteiktu apjomā, jānoiet kaut kāds ceļš, lai nonāktu pie šī rezultāta. Ja mēs ejam ar šo pašu tēmu tuvāk, pie uzņēmēja darbības, pie procesu kaut kādas veidošanas, tad to var iztēloties arī tā, kad jums ir plāns, ka jums ir SOPs, Simple Operation Procedures, jums kaut kādas vienkāršās procedūras, kuras jums tad ir jāveic, tās ir tās darbības ceļš, tad ir globālie procesi uzņēmumā, organizācijā, valstī vai jebkur. Ja? Tad tas ir lielie procesi un jums jānokļūst pie tā rezultāta. Tik tālu viss ļoti vienkārši un ļoti saprotami. Edmund, tu neatnāci ar kādu gaišo domu pie mums. Kāds te notiek, Edmund, kāpēc mums neizstāst kaut ko interesantu? Es visu šito jau zināju. Jā. Kur ir tas ģeniālais modelis no Roberta Dilca grāmatas? Šis ir sākums tam visam. Un jau ir ļoti interesanti priekš manis. Lūk. Kur ir stāsts? Ļoti bieži var būt, ka tu arī esi dzirdējis tādu terminu, kad ir uzskatu sistēmas. Respektīvi, kur ir problēma? Jā, mums ir plāns, mums var būt plāns, jūs varat būt tāds, kāds jūs esat. Jums var būt plāns, labākais plāns pasaulē. Jūs varat arī kaut ko pat darīt, jā, kaut kādas lietas, bet tad ir vienmēr jautājums, kādēļ jūs apstājaties, kādēļ jūs nenonākat līdz tam rezultātam. Jums jāiet kaut kāds ceļš, jums kaut kāds apjoms jāizdara. Jums jāiegūst kaut kāds rezultāts. Un tad saka, ka jā, viss ir galvā, visas problēmas ir galvā, viss tur ir uzskati, mindsets ir pats svarīgākais, un tā ir patiesība. Mindsets ir pats svarīgākais, ja, prāta stāvoklis, prāta uzstādījums, ja, latviski būtu jāsaka. Un visi lieli cilvēki, kas ir sasnieguši kaut kādas lielas lietas, visi saka, jā, mindsets ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, tas prāta uzstādījums, prāta noskaņojums ir ļoti, ļoti svarīgs, kā jūs esat uzstādījis. Un tad, ko cilvēki dara? Kādas ir idejas, ko darīt, jā, lai nonāktu pie tā labā mindseta? Nu, ko darīt? Jā, tad ir cilvēki, tur skaita mantras, tad ir tie vision boardi, tad vēl kaut kādas lietas dara, tad raksta sev kaut kādus iedvesmojošus citātus un vēl kaut kādas lietas. Bet atslēgas lieta, kas šeit ir jāsaprot un ko cilvēki nesaprot, un kādēļ mēs joprojām nenonākam pie tā rezultāta. Jā, mums ir viss šitas ir tā uzskatu sistēma, ko es minu. Tas ir stāsts ir par ko, kad visa pamatā visbiežāk nav viena kaut kāda pārliecība. Viens kaut kāds citātiņš sociālajos tīklos jūs neizglābs. Viena iedvesmojoša runa jūs var izglābt, bet tā būs loterija. Ja? Tādēļ arī ir atsevišķi piemēri, kam tas nostrādā. Bet, ja jūs paņemsiet statistiski, ja, tad, ja mēs uztaisītu statistiku, cik daudz cilvēki ir izlasījuši iedvesmojošus citātiņus Facebookā vai noskatījušies iedvesmojošus video, tad jūs redzētu, ka tā statistika visticamāk, ja tev ir tāda statistika, padalies ar to, bet visticamāk tā statistika būtu diezgan bēdīga. Un kāpēc viņi būtu bēdīgi šī iemesla dēļ? Tas, ka visam pamatā mums nepietiek, ka mēs pamainām kaut kādu sev uzskatu vai mēģinam sev bombardēt ar kaut kādu uzskatu, un visbiežāk tas būs kaut kāds uzskats vai pārliecība, kas priekš mums pašiem ir ļoti ērta. Mēs pieņemsim to, kas mums ir ļoti vērti un vienkārši. Un runa šeit ir, ja mēs runājam par mindsetu, par uzskatiem un pārliecībām, ja, par tam, kam mēs savā dziļākajā būtībā ticam. Un visam pamatā ir uzskatu sistēmas. Lai nonāktu pie kaut kāda rezultāta, nekāda nepietiek ar vienu pārliecību, pieņemsim tur ar vienu pārliecību, kad es varu sasniegt visus savus mērķus, nauda nāk viegli un vienkārši, ja? Tas var tev palīdzēt, bet lai tev tā nauda ja, tas, kas taisnstūrīs tur un aizvestu tev pie tā rezultāta, pie tās naudas ir
vesela uzskatu sistēma, kas tam ir aizmugurē, un mēs ļoti bieži ignorējam to, kad ir kaut kāda pārliecība un uzskatu un pieņēmumu sistēma, un tā ir tā atslēgas doma visā šajā. Skatāmies tālāk, ko es saprotu tad par uzskatu sistēmu, ko es minu šeit šobrīd šo uzskatu sistēmu, ko arī Roberts Dilts savā grāmatā runā. Numur 1. Ja jums ir kaut kāds rezultāts, ja mēs to naudu pieminējām, tad varbūt, kad jums ir pārliecība, ka jūs neesat pelnījis nemaz to naudu. Ja? Vai varbūt jums ir pārliecība, ka jūs neesat atbildīgs par to, kad jums tā nauda ir nepieciešama. Un šobrīd mēs sašaurinam. Ja? Mēs koncentrējamies tikai uz vienu, uz sevi, uz es to daļu, uz es, kad es esmu pelnījis to, lai man būtu daudz naudas, vai es esmu pelnījis, vai es esmu atbildīgs par to. Nē, nevis mans vīrs vai mana sieva, ja, kuram ir jākļūst par miljonāru, un tad man arī viss būs dzīvē labi, bet nevis valsts, ja, bet es esmu atbildīgs par to, un es esmu pelnījis, es esmu tā vērts, lai man būtu tā nauda, lai būtu man tas rezultāts. Spējas un iespējas, ja. Man ir visas spējas, man ir talanti, es protu nopelnīt daudz naudas. Ja. Tā ir otra daļa šobrīd, ja. Man ir spējas, tie ir mani talanti, manas spējas, man ir iespējas, ja. Es dzīvoju valstī, kurā tas ir iespējams. Es dzīvoju pasaules, es dzīvoju laikā, kurā ir iespējams nopelnīt daudz naudas. Tās ir tās iekšējās pārliecības un domas, kas var palīdzēt. Ja. Tajā pašā laikā jūs teiksiet, ka visa nauda ir īsti nopelnīta, ja, un bagāts var palikt tikai tad, ja tu piedzimst bagātā ģimenē, tad spējas un iespējas tavējās ir ļoti, tu viņus sašaurini ar šīm domām un šīm domām par naudu kā tādu. Pieņemams un ekoloģiskas. Ekoloģiskas NLP valodā tulkojot, tad ekoloģisks tas ir stāsts par to, kad netiek ietekmēts nekas un neviens ārpus arī šīs sistēmas, kas ir cilvēks, kas esi tu. Tas nozīmē to, ka ja tu nopelnīsi daudz naudas, tas nekaitēs tev, ja? Tas nepadarīs tevi tās darbības, kas tev ir jādara, lai nopelnītu daudz naudas, viņas tev nekaitēs, tev jābūt pārliecībai. Un daudz dzīvo ar pārliecību, ja es varētu nopelnīt daudz naudas, bet tad man būs jāstrādā ļoti, ļoti, ļoti daudz, un neviens mani nemīlēs. Jā, tas ir stāsts par ekoloģiju, par to, ka tas kaitē šādas pārliecības, kaitē kaut kādām lielākām, svarīgākām lietām priekš jums, kad viņas nedrīkst šo ietekmēt. Un ļoti bieži šīs pārliecības, tā nebūs patiesība. Mēs izdarīsim visu, kas iespējams, lai ieskaidrotu sev, ka tā ir patiesība, bet tā nav patiesība. Tātad tām darbībām ir jābūt pieņemamām. Ja? Es jau varētu kļūt bagāts ar pārdošanu, bet uzbāzties cilvēkiem tas nav labi. Ja? Un problēma šeit ir ka mēs pārdošanu redzam kā uzbāšanos cilvēkiem. Mēs neesam paplašinājuši to savu pasaules redzējumu, mēs neesam paplašinājuši, kā NLP saka, mēs neesam paplašinājuši to karti savējo, lai ieraudzītu, kāda pārdošana tā nav uzbāšanās cilvēkiem. Lūk tā. Pieņemsim, ka ar šīm 3 pirmajām lietām viss ir kārtībā, bet iespējams reāls. Ja, un te ir stāsts par to, ka mums ir kaut kāds plāns, mēs ticam, ka mēs to varētu darīt, ka mums ir viss iespējamais, ka mēs esam pelnījuši naudu, mums viss priekš mums ir, bet mums iekšā ir pārliecība, lai cik es daudz to darītu, tas tāpat man neiedos to rezultātu. Ja, lai cik es daudz tur pārdotu, lai cik daudz es tur nezinu, jebkādas darbības, ko es darītu, tas tāpat man nepadarīs par miljonāru. Nu, tad kāpēc darīt vispār? Ja? Un mēs apstājamies, un mēs taisam, sabotējam, es īsti neticu sabotēšanām, bet process ir kaut kur mazliet līdzīgs. Ja? Tad mēs apstājamies, tāpēc, kad mēs neticam, kad tas process kā tāds mūs aizvedīs pie tā rezultāta. Un visbeidzot, mēs neticam, ka tas mērķis, ja, tas rezultāts, pēc kā mēs ejam, es šobrīd to naudas piemēru pieminu, ka tas rezultāts ir tā vērts vispār. Tas jau nebūs, man jau nemaz nevajag to naudu. Jā, man jau viņa vispār nemaz nav vajadzīga. Nav jau tajā naudā nav nekādas laimes, jā. Un vispār tā nav, tas jau nav vajadzīgs, jā. Man tas vispār nekur nav nepieciešams, jā. Man tas nav, man nav naudu, ne. Tas ir tas, kas notiek galvā, jā. Zemapziņā tie mazie gremliņi tur runā ar mums. Un tieši šādā veidā tas darbojās.
Tieši šādā veidā tā darbojās. Un tur ir tā problēma, un tā ir sistēma. Un, respektīvi, jums ir jābūt visai tai sistēmai, jābūt sakārtotai. Jā, jums ir jābūt pārliecinātam, ka jūs gribat, ka jūs esat pelnījis un esat atbildīgs. Un parasti būtu vēlams patiesībā sākt no otra gala, ka tas rezultāts ir tā vērts, lai to darītu. Jums ir jānotic un jāierauga, jums ir jāizveido tās pārliecības. Mums jāsaprot, ka tas ceļš aizvedīs, ja jūs katru dienu tur pārdosiet vienu automašīnu vai jebko, ja, tas jūs aizvedīs pie tā rezultāta. Ka pārdošana, ka tā ir palīdzēšana cilvēkiem. Jums ir jāsaprot, ka tas, ko jūs darat, lai jūs pelnītu naudu, jūs palīdzat cilvēkiem. Jūs patiesībā viņiem parādat iespēju, kā iegādāties kvalitatīvas lietas. Ja? Jūs viņus virzat uz lēmumu pieņemšanu, lai nenopērk viņi draņķi kaut kādu. Viņi nopirks no jums labu lietu, ja? Tikai tāpēc, ka jūs bijāt gana neatlaidīgs, jo jūs ticat, ka tas cilvēks ir pelnījis vērtīgas lietas. Ja? Pilnīgi savādāk domāšana. Spējas un iespējas. Katrs var iemācīties visu pie noteikta atkārtojuma skaita. Jums ir pārliecība, ka jūs to pat nezināt, ka jūs to varat iemācīties. Un tas ir tas, kas veido. Un es esmu pelnījis. Ja? Jūs dzīvojat ar apziņu, ka jūs vienkārši esat pelnījis, kad jūs esat atbildīgs, neviens cits jūsu vietā to neizdarīs. Jūs esat pelnījis, jūs esat atbildīgs par to rezultātu. Jūs esat atbildīgs par to, lai kļūtu par miljonāru. Tu esi atbildīgs, lai kļūtu par miljonāru. Atceries, tu esi atbildīgs, lai kļūtu par miljonāru. Lūk, ejam tālāk. Tas ir viens piemērs. Paskatīsimies uz citu piemēru. Ja? Nauda nedara laimīgi. Nauda dara laimīgi, draugi. Lūk, pieņemsim, kad Edmunds grib būt šitāds kačoks. Es palielināšu. Jūs nevarat redzēt. Nevaru. Šitāds te kačoks Edmunds grib būt, jā, viņš grib būt šitāds te, jā, viņš grib muskuļus, vai arī tu tāds grib būt, jā, vai meitene ar smukiem, spēcīgiem apaļumiem un slaida vidukli tu grib būt. Lūk, tas ir tas rezultāts, ko es gribu, jā, un tad es, tas nemaz nebūs, es jau nemaz nebūšu nekāds foršs. Tas jau tur skaistumam jau nav nekāda nozīme. Galvenais ir cilvēki, ka tur dvēsele vispārējais ir vispār nesvarīgs un nevajadzīgs, ja? Un tu vienkārši tu iešauj sev kājā, tu pasaki, nē, man nebūs, ja? Tu izdari un iziet tie muskuļi tavē ārā un nekas nenotiek. Tavs skaistais, veselīgais ķermenis, varbūt tu negribi muskuļus, tu gribi būt veselīgs, bet tu sevi sabotē. Un tad ir tāds tirliņš, ja tur kaut kāds, kas grib, un jūs domājat, nē, es jau vispār nemaz neesmu pelnījis, man nemaz to nevajag, es neesmu atbildīgs. Jā, man tur būtu kaut kādi tur apstākļi, bet nē, kur tad man jau manos gados jau to vairāk nemaz nevajag. Priekš kā man to, ja, un stāsts ir par to, ka es nemaz neesmu pelnījis. Ir kaut kāds plāns, ja, programma, viņas ir tik daudz, nē, šitus jau vispār nemaz nestrādā. Realitātei, draugi, zināt, kā ir? Praktiski jebkura fitness programma strādā, vai jebkāda programma strādā, ja viņu dara. Ja viņu dara vienkārši, jums jāapzinās, ka ja viņu dara, tad viņi strādā. Un tas plāns darbojās, un nevajag mainīt plānu, bet paņemiet plānu un strādājiet pēc viņu. Nē, tas nebūs labi, es būšu tā piekūsis, es vispār tie cilvēki, kas vingro daudz, ja, viņi ilgi nedzīvo, un tad mēs sākam sevi salīdzināt varbūt ar kaut kādiem ekstrēmiem sportistiem, un tad mēs sakam, ka nē, 10 minūtes dienā mums vingrot nevajag, tas ir slikti, tas kaitēs man, vai arī ir tās slēptās, patiesībā uz jebkuru no šīm zonām var darboties arī tās slēptie uzskati, kas ir tā dziļāk ierakti iekšā, tādi imprinti un dažādas lietas, kad pieņemsim, mēs domājam, ka jā, man draugu nebūs, tāpēc, ka man apkārt visi draugi ir tuklīši, jā, un tagad es palikšu tur seksīgs un simpātisks, un man draugu vairāk nebūs, tāpēc, ka viņi būs greizsirdīgi. Un tas ir tas, kā zemapziņā tas mums mēdz darboties. Vai arī tajā, ja es iešu tagad vingrot, ja es sākšu ar sportu nodarboties, man nevajadzēs lietot alkoholu, es nelietošu alkoholu. Nē, bet tas jau kā man tikšu visi apkārt, un tas jau nav normāli vispār tagad nelietot alkoholu. Vai arī es cilvēkiem tur nepatikšu, es atteikšos, ja man tagad būs trešdienas vakaros jāiet tur uz kaut kādu kopēju pasākumu, bet visi man draugi ies tur bowlingu spēlēt, vai nē, vispār tur aliņus cilāt, vai vēl kaut kādas lietas.
Ja, un tas ir stāsts par to ekoloģiju, ka mums ir apziņā konflikts, kaut kāds pārliecība, ka tas kaut kādā veidā ietekmēs. Es tādā veidā nozagšu laiku savai ģimenei, ja, jo es stundiņu dienā iešu pavingrot. Ja. Un šī ir lieta, kas ir jāizman. Nē, tu nenozagsi laiku ģimenei, tu atgriezīsies spēcīgāks un varēsi iedot daudz vairāk, ja tā būs tava pārliecība. Bet, ja tu dzīvos ar domu, ka tu nozagsi savu laiku, tad tu pie rezultātu tu nenonāksi, tu meklēsi brīnumu tabletīti, lai tas notiekās. Lūk, un tad ir kaut kāds ceļš jānoiet, un lai cik es vingrotu, tas man gēni tur tādi ir, ka tas man neaizvedīs vispār pie šitā te vispār. Man gēni tādi, ka tas mani, tur tu var darīt, ko tu gribi, dažs var ievērot, ja kādas diētas. Viņam nekas, dažs var ievērot, ja kādas diētas, viņam nekas nenostrādās, muļķības. Ja, un tas ir tas, kā ļoti daudz cilvēku domā. Viņi nenoiet to ceļu, viņiem iedzīvo šie parazīti. Un iespējams, ka netik skaļi un iespējams, ka netik ironiski kā tagad, bet viņi mēdz būt ļoti dziļi kaut kur norakušies, noslēpušies kaut kur dziļumā. Reitu piemērs. Šodien Edgars Untals. Edgar, ja tu skaties, tad ierakst komentārā, ka tu šito redzēji, atsauci uz tevi, jo tu Ingrīdu bija ielicis šodien Facebookā, paskatījos un man liekas, šis pie tēmas vienkārši perfekti man dara. Atceries, ka tu nevari likt savai ģimenei vilties, ja viņi ar tevi nekad nav lepojušies. Ja? Tad viņi nekad ar mani nav lepojušies, un es nedrīkstu savai ģimenei likt vilties. Ja? Tas ir, ja mēs atgriežamies pie iepriekšēji, tas ir stāsts par to ekoloģiju. Ja mēs nedrīkstam savai ģimenei likt vilties, ja pēkšņi viņi tagad sāks ar mani lepoties, nē, es nedrīkstu viņai likt vilties. Un tas ir tas, un ir dažādas sistēmas un mehānismi, kādā veidā mēs sevi sabotējam saistībā ar šo. Nevienmēr tik ironiski, reizēm mēs domājam, ka mums nebūs draugi, nebūs veselības, vēl kaut kādas lietas, un bieži vien tā sistēma ir vēl komplicentāka. Tieši tāpēc viņi tā ir uzskatu sistēma, tā ir vesela virkne ar uzskatiem, kas noved viens pie otra, kas noved vai nu nenoved pie rezultāta. Viss ļoti labi, Edmund, paldies, bet ko ar to visu darīt? Numur 1 ir jāsaprot, kur mums jāstrādā. Tad mums ir jābūt tādiem ķirurģiem. Ja, mēs izoperējam to audzēju ārā, to mūsu prāta audzēju, mēs paņemam un izņemsim ārā no mūsu prāta, mēs izoperēsim to prāta audzēju ārā. Un, lai to izdarītu, mums ir jāatrod, mums jāveic diagnostika, mums jāsaprot, kur viņš ir. Vienkāršākais ir dziļākas metodes, bet vienkāršākā metode, kā to salīdzinoši ātri izdarīt, ir tāda uzskatu analīze, ko es ceru pēc šī video tu izdarīsi. Ja tu to izdarīsi, ieraksti komentāros pie šī video, jā, es uztaisīšu savu uzskatu analīzi pēc šī modeļa. Uzskatu sistēmas analīze, un ar ko ir jāiesāk? Iesāksiet ar savu mērķi, uzrakstiet lapas augšpusē mērķi, kādu mērķi jūs vēlaties sasniegt. Ja? Kaut kāds rezultāts, ko jūs gribat, aprakstiet to rezultātu, ko jūs gribat, aprakstiet to mērķi, aprakstiet to rezultātu, ko jūs gribat sasniegt. Ja? 1, 2 teikumos precīzi dzīvi aprakstīsiet, vēl iztēlosiet, vienmēr tas būs vēl labāks. Kad tas ir izdarīts, mums ir jāanalizē, atceraties, bija tas posms, tas process no 5 posmiem. Mums jāanalizē mūsu uzskati katrā no posmiem. Un doma ļoti vienkārša. Numur 1, iesāksiet ar to, ka novērtējiet skalā no 1 līdz 10 savu mērķi, ka tas mans mērķis ir vēlams un ir tā vērts, lai es to sasniegtu. Novērtēt. Un šeit ir pats grūtākais patiesībā. Nevis tā izmaiņa ir grūta, bet parasti pats grūtākais ir būt godīgam pašam pret sevi. Godīgam vispār nav viegli būt, bet godīgam pret sevi būt ir vēl grūtāk. Tāpēc novērtē no 1 līdz 10, cik ļoti atbilst šis apgalvojums. Mērķis ir vēlams un tā vērts, lai es to sasniegtu. No 1 līdz 10. 2. Mērķis ir iespējams, mērķi ir iespējams sasniegt. Ja, mēs ejam it kā no tā procesa pretējā virzienā, mēs nākam atpakaļ, un tā doma mērķi ir iespējams sasniegt. Ja? Mērķi ir iespējams sasniegt. No 1 līdz 10. Ja jūs darīsiet tās darbības, to plānu, kas jums ir zināms, lai sasniegtu to rezultātu, vai to mērķi ir iespējams sasniegt. Kas jādara, lai sasniegtu mērķi, ir pieņemams, atbilstošs, ekoloģisks un visādi citādi. Tas ir pieņemams, ētisks, labs.
Ja, un šī ir milzīga lieta. Ja, ļoti bieži cilvēkiem tiek iedota kāda biznesa iespēja, iedota kāds fitnesa plāns, vēl kaut kāds risinājums, un viņi sāk meklēt iemeslus, vai viņi sāk meklēt iemeslus ārpusē, kaut kur lasīt ziņās, un vēl kaut kur googlēt internetā, kādēļ tas nav ētiski, kādēļ tā nav labi, kādēļ vēl kaut kādas lietas. Patiesībā pie visiem šiem punktiem viņi meklē kaut kādus iemeslus, kādēļ tas varētu nenostrādāt, un tas kļūst par viņu uzskatu un pārliecību, un tas saplēš visu to sistēmu, un tu saplēs to sistēmu tieši šādā veidā lasot visādus mēslus internetā. Numur 4. Man ir visas nepieciešamās prasmes, spējas un iespējas, lai realizētu šo mērķi. Novērtē skalā no 1 līdz 10, cik ļoti tu tam tici. Ja, reizēm mums tās spējas un iespējas var nebūt, bet mēs viņas varam iegūt praksē, vai mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mēs visu varam iemācīties. Godīgi novērtē šo. Un visbeidzot, es esmu pelnījis sasniegt, un esmu pats atbildīgs, lai sasniegtu šo mērķi. Novērtē skalā no 1 līdz 10. Novērtē un paskaties. Tagad tev rodās tāds virspusējs, ja, tāds lielās perspektīvā, tāds vērtējums. Paskaties, kur tev ir vismazākais vērtējums. Atslēga šeit joprojām atgādināšu, ka Dievam jābūt ir godīgam pašam pret sevi. Novērtē, kur tev ir vismazākais vērtējums. Ko ar to visu darīt? Paņem vēl vienu lapu vai tajā pašā lapā, ja tev tur vietas vēl pietiek, un uzraksti, vienkārši uzraksti, paņem to vienu punktu, kur bija vissliktākais vērtējums, vai ja ir vairāki, kas ir zemāki par 7, tad tajos noteikti visos tur 7 un uz leju visos būtu jāpiestrādā. Bet noteikti sāc ar pašu zemāko. Ko vēl man nepieciešams uzzināt, lai es būtu drošāks un pārliecinātāks un mazāk šaubītos par šo konkrēto punktu? Kas man būtu jauns jāuzzina? Kas man būtu jāapgūst? Kāda informācija man pietrūkst? Ko es nezinu? Ko es nezinu par plānu īstenojamo? Ko es nezinu par galamērķi, par to, kā dzīvo tie bagātnieki, kā dzīvo veselīgie cilvēki? Ja? Ko es par to nezinu? Ko es nezinu par visiem tiem? Ko es nezinu par to ētisko pusi šī biznesa modeļa, kas man tika piedāvāts? Ja? Nākamais jautājums. Otrs jautājums, uz ko tev ir jāatbild, kas būs mans mentors, piemērs šim uzskatam pārliecībai? Atrodi cilvēku, kuram ir šāds uzskats, kurš dzīvo ar šādu pārliecību un lai viņš ir tavs mentors. Varbūt, ka tas nav cilvēks, ko tu satiec ikdienā. Ja? Tādā gadījumā ir nākamais punkts. Padomā, mēģini iztēloties, iegrimsti tik daudz, tik dziļi tajā audio, video materiālos no tā cilvēka, ka tu jau it kā dzirdi viņa balsi un padomā, ko viņš tev teiktu. Ko viņš tev teiktu, lai šo pārliecību mainītu. Kāda būtu mana pozitīva afirmācija? Ja, šis ir tāds brutālais veids, mēs paņemam it kā saskrāpējam to veco uzskatu un mēs liekam jauno virsū. Mēs katru dienu uz lapiņas lasam, bet šobrīd mēs lasam nevis to, ka nauda nāk viegli un vienkārši, ja, kas ir ļoti virspusējs un abstrakts. Mēs esam kā ķirurgs, mēs esam kā speciālists, mēs esam atraduši problēmu tajā mūsu uzskatu sistēmā, ja, uzskatu ķermenī, un tagad mēs viņu strādāsim ar viņu ar ļoti tādu mazu, ļoti mērķīgu, ja tāds snaiperis būsim, strādāsim precīzi ar to uzskatu, kas mums traucē realizēt mūsu sapņus, mūsu idejas, mūsu vēlmes, to, ko mēs vēlamies. Un šajā gadījumā mēs veidojam tās afirmācijas, ja, ko saka afirmācijas, ko jūs atkārtosiet pie sevis, uz ko jūs meditēsiet, ko jūs atkārtosiet stundām, bet ļoti šauri, ļoti precīzi tieši tur, kur jums ir problēma, kas jūs attur. Ja? Atkal, ja jūs būsiet bijis godīgs pats pret sevi. Jā, un tagad mēs jau aizgājam tālāk. Lūk, šīs ir tās četras lietas. 5. lieta būtu vienkārši, tas sasaucās kopā ar to mentoru, būt vidē, kurā valda šis uzskats, šī pārliecība. Ja? Esat daļa no tās vides, kur cilvēkiem ir šis uzskats, šī pārliecība vai vairāk pārliecības par šī rezultāta esamību, efektivitāti, darbību, un jums pamazām visās šitajās sadaļās, visur šajā sistēmā jums situācijas stipri patīšu atpakaļ, lai jums to sistēmu vēlreiz jūs redzētu. Ja, tad visos šajos posmos
tālu aizgājis atpakaļ. Visos šajos posmos pārliecības stiprinātu un spēcinātu. Kas ir tā vide, kas ir tā kopiena, kur jūs varat būt, ja? Kas ir tie cilvēki, ar ko jūs kopā iesiet vingrot, trenēties, ja? Nevis tur ar dīvāna sportistiem tusēsieties un priecāsieties par to, ka viss darbojās, bet kas ir tā vide, kur jūs būsiet. Ja? Atrodiet tos mentorus, tos cilvēkus, atkārtojiet tās pārliecības, ķeriet ārā visas dīvainības, apšaubiet, ja? Darat to, ko visi dara, jebkuru savu pārliecību, ko jūs pasakat, pat ne pārliecību, jūs domājat, ka tas ir fakts, bet jebkuru faktu, ko jūs izsakat tādā absolūtā, tādā esamības formā, izaiciniet to un paskatieties, vai tā tiešām ir patiesība. Ja, vai tas tā ir? Izaiciniet. Dara to, ko dara jebkurš zinātnieks un profesors un jebkuri cilvēki, kas izpēta kaut kādas lietas, ja, viņi kaut kādā brīdī uzdod jautājumā, viss, kas te notiek, ja, ģeniālākie cilvēki, tā viņa atslēga vienmēr bijusi. Viss, tā nav patiesība. Tā pārliecība par to, ka man ir lieli kauli, ka tā nav patiesība. Tā pārliecība, ka naudu var nopelnīt tikai negodīgā ceļā, tā nav patiesība. Un sāciet viņu apšaubīt. Un tālāk no apšaubīšanas jūs varēsiet aizvirzīt to visu tālāk. Lūk, tas arī šobrīd, draugi, viss. Tiekamies nākamajā reizē, ieraksti komentāros, ko tu domā par šo, nospied, ja tu noskatījies šito līdz beigām, ieraksti komentāros, tad tu esi pavisam noteikti, tu esi viens no tā mazā procenta cilvēku, tu esi unikālais cilvēks, kas meklē iespējas, kā iekļūt tik pie saviem rezultātiem, ieraksti to komentāros, nospied laiku, nospied tur visas tos sekošanas un vēl zvaniņas un ieraksti, kas ir tas, kas tevi interesētu tālāk. Vienā no nākamajiem video būs arī par to, kā tad pats uzskats ir uzbūvēts un kā vēl viņi var mainīt. Tiekās!